Šis ir Karlosu Pinto stāsts. Viņš bija cilvēks, kuram šķietam bija viss. Viņa dzīve bija burtiski ieplānota viņam. Karlos Pinto absolvēja universitāti kā kino operators un vairākus gadus strādāja Amerikas Savienotajās valstīs pie daudziem augstu novērtētiem kinoprojektiem. Tajā laikā viņš iepazinās arī ar savu sievu Lindu, un viņi pieņēma lēmumu pārcelties atpakaļ uz viņa dzimteni Portugāli. Viņi pārcēlās uz grezno savrupmāju, kuru Karlos Pinto mantoja no saviem vecākiem. Šī bija arī vieta, kur piedzima viņa divi skaistie bērni, Jurijs un Helga. Lai gan viss viņiem šķita ideāli, viņa sieva kļuva arvien neapmierinātāka ar viņu dzīvi Portugālē. Un tas lika viņai pieņemt lēmumu pārcelties atpakaļ uz Amerikas Savienotajām valstīm. Viņu dēlam Jurijam bija elpošanas problēmas, tāpēc viņa nolēma, ka viņam būtu labāk palikt Portugālē kopā ar Karlosu, un Helga pārcēlās atpakaļ uz ASV kopā ar savu māti. Gadu gaitā Jurija veselība kļuva vēl trauslāka, un viņš aizgāja mūžībā ļoti jaunā vecumā. Tas viss ļoti ietekmēja Karlosas garīgo un fizisko veselību. Gadu gaitā tas tikai pasliktinājās, un viņš nodzīvoja tikai līdz 57 gadu vecumam, kad uz visiem laikiem atstāja zemi. Ieejot šajā saudabīgajā mājā, mums radās sajūta, ka kāds tur vēl joprojām dzīvo, lai gan šī vieta bija pamesta jau vairāk nekā 15 gadus. Tas šķita dīvaini, it kā jebkurā brīdī kāds varētu ienākt iekšā. Ļaujiet mums jūs aizvest ekskursijā par to, kas ir palicis pāri, un pastāstīt viņu dzīves stāstu. Laipni lūdzam atpakaļ kanālā Bros of Decay. Es esmu Leslijs, un aiz kameras šodien kā parasti Dannijs, un mēs atrodamies Portugālē. Fonā jūs dzirdat lielu rosību un kņadu, un mēs patiešām atrodamies ļoti jaukā un dzīvīgā pilsētiņā šeit Portugālē. Mēs noteikti varam saprast, kāpēc Karlos nolēma dzīvot šeit. Viņu tik ļoti iedvesmoja šī pilsēta, krāsas, cilvēki un viss pārējais. Un tieši tāpēc viņš nolēma atgriezties Portugālē un dzīvot šeit. Mēs dosimies iekšā mājā, jo ārā ir ļoti skaļi. Pagaidi, vēl viena lieta pirms ieejam, Denī. Paskaties uz šo. Šie bija divi krēsli šeit pagalmā, kur Jurijs un Karlos sēdēja kopā. Tagad tie ir pilnībā ieauguši pēc 10 vai vairāk gadiem. Pagalms ir kā džungļi, burtiski. Wow! Un šeit mēs varam iegūt nelielu ieskatu viņu savrupmājas ārpusē. Skaista rozā krāsa ārpusē. Wow! Labi, es tev te izlauzīšu ceļu, paldies. Tagad tu vari ienākt mājā. Labi, lūk tā. Pirms ieejam paskaties šeit pa kreisi, Denī. Tā ir velosipēds mazai meitenei, un tas droši vien ir no laika, kad Helga vēl dzīvoja šeit kopā ar savu māti. Mazs velosipēds, un pat bērnu gludināmais dēls ir šeit. Tas ir forši. Un mēs arī uz to skatījāmies, vai ne? Coca-Cola zīme pie durvīm no ārpuses, jā. Tomēr tas nekad nav bijis kafejnīca. Es domāju, ka tas nav iespējams. Bet iesim iekšā. Ļauj man tev parādīt šo māju. Iekšā ir nedaudz klusāk, jo ārā, mans Dievs, uz ielām ir tik daudz trokšņa. Jā. Pirmā istaba, kurā mēs ieejam,
Virtuves zona, kur tika pildīts svēderi, kur tika gatavots ēdiens. Un, protams, ļoti svarīga vieta mājā Portugālē. Es to zinu, jo esmu tevi apciemojis un daudzkārt apmeklējis Portugāli. Tā patiesībā ir diezgan jauka virtuve. Augsti griesti, skaists mēbeles. Man ļoti patīk šis mākslas darbs, kas mums te augšā. Dāma, kas gatava gatavot ēdienu. Visi katli un panas. Viss joprojām ir šeit atstāts. Pat miksers ir pa kreisi. Paskaties uz šo flīzi šeit uz galda. Ak, es negribu to iznīcināt. Tā ir no 1989. gada. Tas ir kaut kas ļoti tipisks Portugālei. Tā ir kā pirmā gada diena kam? Aumentā. Medikaments man nav ne jausmas. Tas droši vien ir kāds burāšanas uzņēmums vai kaut kas tam līdzīgs. Tu zini, kam tas domāts? Tas ir, lai liktu savus katlus un pannas. Jā. Pilnīgi pareizi. Šī laterna vai šis kanāla lustras vai kā nu to sauc, lampa virs galda ir tik neiederīga. Jā, pilnīgi. Bet tu to redzēsi visā mājā. Karlosam bija mežonīga iztēle. Viņš bija ļoti neorganizēts. Visa šī māja ir viens liels haoss, bet tomēr ļoti skaista. Te sānos ir vitrīna, brīnišķīga antīka vitrīna, tieši blakus tai lampai. Tas ir vienkārši traki. Gaļas griezējs un miss vēl joprojām palicis. Tas pilnībā sabrūk. Jā, wow. Notiek sēšana. Šeit vēl ir palikusi šampaniešu pudele, pāris pudeles stiprā alkohola. Bet, ja es to aiztikšu, man šķiet, ka tas vienkārši salūzīs. Tas izjuks, tāpat kā tas notika šeit. Un tad mums šeit šajā pusē ir šī tradicionālā krāsns. Brīnišķīgi čuguna krāsns šeit apakšā. Paskaties uz to. Tam ir ģērbūnis. Portugāls. Wow! Tas ir skaisti. Tas ir jauki. Un tad virs tā mums ir šī Olivija krāsns. Tas arī, manuprāt, ir kaut kas tipiski portugālisks. Olivija. Tā ir portugāļu zīmols. Viņi ražo šūpoļu mašīnas un sveiki. Viņi ražoja. Es nezinu, vai viņi šobrīd vēl darbojās. Arī neesmu pārliecināts. Man šķiet, ka esmu to redzējis pāris reizes iepriekš. Bet šujmašīnas, man tā šķiet, viņi visvairāk ir pazīstami ar šujmašīnām. Jā, mēs redzējām to šķībā mājā. Es pievienošu saiti šeit augšā. Mēs redzējām Olivijas šujmašīnu. Jā. Un tad šeit ir mazā izlietnes zona, kur var nomazgāt traukus un tam līdzīgas lietas. Trauku mazgājumās mašīnas gan nav, tāpēc visu darīja ar rokām. Un šī arī ir ļoti tipiska portugāļu lieta, vai ne? Izlietni tur lejā, agrāk droši vien ar sūkni. Nē, tas ir vairāk domāts notekūdeņiem. Tur, kur pēc gatavošanas un tam līdzīgi ielēja ūdeni. Man ļoti patīk šis pulksteņa ciparnītes veids šeit uz sienas. Bet ar laiku tas ir ticis izmantots, lai izstādītu dažus mākslas darbus. Es domāju, ka Kārlos izņēma pulksteni un nomainīja to. Tad mums šeit ir burvīgs franču dārzs ar dāmu, kas tur sēž. Man ļoti patīk šī seja, kas redzama attēla fonā. Bet jūs varat redzēt, ka termīti jau pārņem šo skaistumu. Un tas sabrūk. Šī māja ir pamesta tikai 10 gadus, un ir ļoti skumji redzēt, kādā stāvoklī tā jau ir. Šajā pusē ir vēl viena daļa, un tā patiesībā ir lielā noliktavas telpa, kur Kārlos un viņa ģimene glabāja visu, sākot no viņa mākslas darbiem līdz mēbelēm, kuras vairs nebija vajadzīgas. Vienkārši ieskatīsimies šeit. Jā, tā ir milzīga, bet es tam visam neiešu cauri. Vienkārši nedaudz atpūtīšos. Jā, te ir tik daudz lietu. Tas ir pilnīgi traki. Un tad mēs varam doties tālāk šeit uz gaiteņa. Un es ticu, ka šī ir vēlu 19. gadsimta māja. Tātad pirms Karlos dzīvoja šeit, šajā mājā ir dzīvojuši arī citi cilvēki, un iespējams viņi to uzcēla. Un viņi iespējams izmantoja šīs apakšējās zonas. Bet Karlos to nedarīja. Viņš to izmantoja tikai savu mākslas darbu un mēbeļu glabāšanai. Antonio Pino. Pinheiro, izrunāju pareizi. Es mācos portugāļu valodu. Vienmēr.
Kā redzat, arī šeit vēl viena noliktavas zona, koksne un mēbeles. Un tas mūs aizved nelielā gaitenī. Neesmu pārliecināts. Gaitenes. Jā. Šeit ir mazas durvis, ak Dievs. Tu vari redzēt gaismu no ārpuses. Bet tas ir kā tunelis. Tas ved atpakaļ uz mājas priekšu. Es domāju, ka viņi to uzbūvēja agrāk kā skrituļslidošanas trasi vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, es jūtu vēju, kas nāk no turienes. Jā, wow. Jo šāda veida villās un saurupmājās šajā pilsētā tas ir normāli. Ir normāli, ka ir šāds tunelis. Portugāla ir valsts, kurā mēs atrodam visvairāk slēpto tuneļu un pamestu māju. Nejautā man, kāpēc, es nezinu. Es nolikšu šo atpakaļ šeit priekšā, bet jūs, puiši, droši vien esat paranoiķi. Nē. Nē, es tā nedomāju. Ne? Agrākos laikos, es nezinu. Šeit aizmugurē ir viena maza papildu istaba. Jā, es redzu. Nāciet apskatieties. Agrāk šī bija tradicionālā tualete. Saurums zemē. Es neredzu nekādu kanalizāciju. Tātad nē. Agrāk tas vienkārši bija caurums kaut kur, parasti ārpus mājas, nevis iekšpusē. Tātad tas patiesībā ir luksus. Jā. Jūs varat redzēt arī, ka elektrība šeit tika pievienota vēlāk. Var redzēt, kurš šis vats tika piestiprināts. Un es varu redzēt arī šīs tradicionālās portugāļu vīna krūkas. Un šī vēl ir pilna. Šie krūki tiešām ir. Tas ir kā 5 litri ūdens vai galona. Jā, tie ir 5 litri. Jā. Tas ir skaisti. Un tu no tā vari pamatīgi piedzerties. Labi, tagad ir laiks doties augšā un parādīt jums, kur Kārlos agrāk dzīvoja. Šīs kāpnes ir atšķirīgas, bet arī ļoti skaistas. Un man tas tiešām patīk. Paskatieties tur augšā. Jūs varat paskatīties līdz pat jumta logam mājas augšā. Kā jau iepriekš teicu, šī ir milzīga māja. Tā ir savrup māja, kurā Kārlis dzīvoja kopā ar savu ģimeni. Pilnīgi skaisti. Šeit gaitenī ir dažas lietas, kas piesaista man uzmanību. Pirmkārt, šeit ir brīnišķīga vāze. Un viņi izmanto, tās ir vīna krūkas, jā. Viena krūka ir domāta, lai tajā ieliktu augus. Un arī šis, manuprāt. Es to skatījos iepriekš, bet man šķiet, ka šī ir kaut kāda baterija. Skaties, pat šeit sānos ir spraudnes. Tomēr es neesmu 100% pārliecināts, kas tas ir. Bet jā. Ļoti veca ierīce. Helijas slēdz. Penīši. Tā ir tā māja. Tā ir mājas priekša. To 1992. gadā gleznoja João Lima. Brīnišķīga vieta. Wow, skaisti. Un tad mums ir kaut kas ļoti, ļoti dīvains. Paskaties uz to. Šis ir cūka. Šeit priekšā var redzēt cūkas seju. Redzi? Šīs ir ausis. Šis ir sniegs. Nē, es domāju, ka tie ir stabi. Un es arī neesmu 100% pārliecināts, bet tas ir kaut kas līdzīgs skaņai. Tas noteikti ir āda. Dzīvnieku āda, kas ir krāsota, dizainēta. Kam tas tika izmantots, es nezinu, bet noteikti, lai pārvadātu kaut ko no laukiem vai kaut ko tam līdzīgu. Jā. Ak, Dievs. Un tad mēs ienākam mājas pirmajā stāvā. Un jūs uzreiz pamanīsiet, ka šeit viss ir ļoti dīvaini. Atkal līdzīga lampa. Visas mēbeles savā starpā nesaskan. Visā mājā ir mākslas darbi. Un tā ir ļoti interesanta un intriģējoša vieta, kur pastaigāties. Vispirms mums te sānos ir skaists mākslas darbs. Wow! Un tad skapītis, kas pilnībā piepildīts ar dažādām lietām. Uzmanies! Ko? Kā sauc šo dzīvnieku vai šo kukaini? Vai tas ir sienāzis? Man nav nejausmas. Es Domāju, ka tas ir. Tu domā par circeni vai kaut ko tam līdzīgu? Jā, circenis, sienāzis. Es domāju, ka šis ir lielāks. Neesmu pārliecināts. Varbūt tas ir tikai man tā liekas, es nezinu. Man nav nejausmas. Atkal brīnišķīgs šīs pilsētas attēlojums. Arī gleznojusi Joana Lima. Žuans, šis vārds atkal parādās. Žuans Čuangs. Brīnišķīga abstrakta glezna. Man ļoti patīk arī šis pulkstenis šeit malā. Tas noteikti nav antīks priekšmets. Zini, kāpēc es to zinu? Kāpēc? Tāpēc, ka uz tā ir birka, uz kuras rakstīts 20 eiro. Šis soliņš. Katru reizi, kad Kārlis ienāca mājā, viņš pakāra savu jaku šeit.
Kad Kārlis bija pabeidzis savu darba dienu filmējot filmas, viņš atgriezās mājās, pakāra savu jaku. Šeit viņam bija daudz grāmatu, no kurām izvēlēties. Vēl viens glaznojums vai attēls tur augšā. Un sākumā es domāju, ka tas ir fotoaparāts, bet patiesībā tā ir lampa. Es domāju, nē, mājā ir kameras. Tas ir mazliet novecojis. Ļoti novecojis. Bet kā tad ir pienācis laiks doties uz svarīgāko istabu mājā? Un šī ir dzīvojamā telpa. Jūs būsiet pārsteigts, kad iesiet šajā istabā. Tas ir traki. Viss ir izkaisīts pa visu telpu. Tas ir vēsturisks, tas ir mūsdienīgs, viss kopā. Un, jā. Varbūt vispirms paskatīsimies augšup. Jo šeit jūs tiešām varat redzēt tās portugāļu iezīmes, kas šajā mājā atkal parādās. Skaista dekoratīvā karnīze pie griestiem. Es teiktu, ka tā ir sava veida tradicionāla laterna. Ne īsti tā ir nedaudz antīka. Bet tad, kad paskaties uz pašu istabu, tu tiešām redzi, ka Kārlis bija ļoti raibas gaumas cilvēks, ļoti ekstravagants. Viņam ļoti patika savas lietas, tāpēc tu vari redzēt, ka visur stāv skaļruņi un televizori, kompaktdiski izmētāti visapkārt. Jā, es nezinu, šim vīrietim bija traks prāts. Jā, ļoti radošs. Ļoti radošs, pilnīgi noteikti. Burvīga glezna. Viņam ļoti patika tās kolekcionēt. Mēs patiesībā uzskatām, ka viņš pats nebija gleznotājs. Jo šajā mājā nav nevienas gleznas, uz kuras būtu Kārļa paraksts. Un šeit jūs varat redzēt vienu no viņa dienas grāmatām. Šeit ir rakstīts 2007 gads. Un 2 gadus vēlāk, 2009 gadā, māja tika pamesta. Pat vēl tagad ir atstāts burciņa medus. 500 mg pat karote vēl joprojām gulēja virsū. Aktīvs. Dievs, skatoties uz šo, tas vienkārši izskatās pēc hausa. Liels hauss, pilnīgi noteikti. Ho! Un tad šajā istabā pilnīgi neiederīgais ādas dīvāns, kas vispār nepiestāv, bet tieši šeit viņš vakaros sēdēja. Viņš te labi pavadīja laiku. Skatījās savus daudzos televizorus. Mēs nezinām, kāpēc, bet šajā pusē stāv tik daudz televizoru. Visā istabā, mājā. Jā, te ir vēl daudz vairāk. Tu būsi pārsteigts, cik daudz televizoru mēs šeit atradīsim. Tas ir pilnīgi traki. Bet atgriezīsimies pie šīs sienas, jo šeit ir atstāti arī daži skaisti mākslas darbi. Un varbūt viens no skaistākajiem tur augšējā stūrī viņa dēls. Šīs bija viņa mākslas darbs. Viņa dēls Jurijs. Un, diemžēl, viņa dēls ļoti agrā vecumā nomira no elpošanas ceļa slimības. Precīzs vecums, līdz kuram Jurijs nodzīvoja, mums nav zināms. Bet viņam bija arī meita, un viņa dzīvoja kopā ar viņa māti Amerikas Savienotajās valstīs, kā jūs dzirdējāt stāstā. Tātad arī mākslas darbi, šis ir ļoti abstrakts, un šis ir, jā, es nezinu, kā nosaukt šāda veida mākslas darbu. Tas joprojām ir abstrakts. Jā. Tas ir tik dīvaini, jo viņi dara kaut ko, bet katrs atšķirīgi. Jā. Arī daudz krāsu. Un pat šī gobelēna šeit. Piemēram, tas ir mazliet nevietā, jo siena izskatās tāda pati. Šis te apakšā. Vai tu esi redzējis šo? Jā. Tāpēc tas izskatās tāpat kā siena. Tas, kā viss savijās kopā, ir traki. Ir viena lieta. Es ātri noņemšu šo no sienas, vēlāk to atkal pielikšu atpakaļ. Bet paskaties uz šo. Man tiešām ļoti patīk šis izvietojums šeit. Šeit ir rakstīts laimīgu jauno gadu. Sveicieni no Jurija un Helgas, viņa 2 bērniem. Šeit jūs varat redzēt Juriju, kurš iekāpja lidmašīnā, droši vien pie savas mātes Amerikas Savienotajās valstīs. Šeit var redzēt daudz fotogrāfiju, kur viņi ir kopā ar savu māti. Ar savu māti, es gan nezinu viņa mātes vārdu. Šeit ir Jurijs un Helga kopā, un tad vēl viena kartīte, ko viņi izgatavoja savam tēvam. Luka, Kārlis. Tavs laimes dzimšanas dienā. Tas ir tik skaisti. Jā. Es nolikšu šo šeit. Neuztraucies. Vēlāk es to nolikšu atpakaļ. Liela ekspozīcija šeit ar CD, DVD, VHS kasetēm, dāvanu komplektiem. Kas ir uz šīm VHS kasetēm, droši vien neviens nemin. Bet man nav nejausmas. Un tad mums šeit ir vēl viena Jurija bilde.
Es domāju kaut ko citu. Wow. Šajā attēlā viņš izskatās ļoti slims. Jā. Ļoti skumjš attēls, es teiktu. Es arī ar atskaktiņu kaut ko pamanīju. O, San Paulo. Tas ir San Paulu, jā? Vai tā ir Brazīlija? Tā ir Brazīlijā. Ak, Dievs. Viņam ir Brazīlijas numurzīme, varbūt viņš pat kādu laiku dzīvoja Brazīlijā, vai strādāja pie kādas filmas vai kaut ko tam līdzīgi tur. Iespējams. Wow. Tad mēs varam doties lejā. Radioaparāti, viss, ko viņš mīlēja, ir šeit. Un tieši šeit mums ir šī Remingtona pārnēsājumā rakstām mašīna. Tā ka, kad viņš sēdēja savā dīvānā, viņš varēja paņemt šo un rakstīt līdz pat vakaram, varbūt rakstīt filmu scenārijus vai jebko citu, ko viņš darīja ar šo ierīci. Man vienmēr atraisās iztēle, kad es staigāju pa šīm pamestajām vietām, domājot, ko šie cilvēki varētu būt darījuši savā laikā. Man ļoti patīk, ļaujiet man to pateikt, bet man ļoti patīk, kā viņš uzbūvēja grāmatu plauktu. Tas ir vienkārši pāris dēļi. Uzlikti virsū. Šeit augšā. Tas viss ir ļoti nestabils. Bet es skatījos uz aizkaru šeit un paskaties uz šo. Tas ved uz nākamo istabu. Un kādā brīdī Kārlos droši vien bija tik slims, ka vairs nevarēja uzkāpt augšā. Un viņam vajadzēja pārvietot savu gultu šeit lejā. Tātad viņš dzīvoja tikai šajā istabā un blakus esošajā istabā. Un viņš vienkārši gulēja šeit. Un tad viņam vairs nebija katru vakaru jāiet pa papildus kāpnēm uz augšējo stāvu. Gulta joprojām saklāta. Man atkal ļoti patīk lampa, kas viņam ir šeit augšā. Kaut kas, tu teici, ka tas bija kaķis, nē? Ķērājs. Jā, lai ķeta zīgs. Zivis. Zivju ķērājs. Labi. Brīnišķīgi. Atkal kā parasti šajā istabā ir televizors. Un tur augšā mums ir attēlots skaists Portugāles pilsētiņas skats. Wow! Paskaties uz šo glāznu. Wow! Ak, Dievs! Šeit ir tik daudz detaļu. Te var redzēt kaķi, sievieti. Izskatās kā citplanētiete. Īsts citplanētietis malā. Tas ir pārsteidzoši. Tas ir milzīgs. Sānos ir rokas, arī aizmugurē. Oho, varbūt no bērniem. Varbūt. Tas ir pārsteidzoši. Tas nav parakstīts. Vai ne? Nē, nekas. Es meklēju parakstu, bet neko neredzu. Un tad atkal sānos liela drēbju kaudze un viss pārējais. Traki. Tur augšā vēl viens skaists glaznojums. Skaties, Nīs. Karlosam pat mikroviņu krāsnes bija šeit sānos. Viņam mikroviņu krāsnes bija šeit. Jā, lai viņam katru reizi nebūtu jāiet uz virtuvi. No tās izkrita skrūve. Cik daudz DVD un VHS atskaņotāju. Tas ir traki. Tas ir pilnīgi traki. Paldies. Labi, nu tā. Tad mēs atkal esam pie televizoriem un stenda šeit. Var redzēt arī plašu atskaņotāju. Es redzu kaut ko. Ir arī muzikāla ierīce. Es nemāku to spēlēt, bet man šķiet, ka tas ir apmēram šādi. Tu vienkārši pavelc to, zini, tev ir cindi. Kaut kas tāds. Wow. Tām ir nosaukums, bet es nezinu. Es domāju, ka tas arī ir roku darbs, kā redzat. Tā ir skaista ierīce. Es to nolikšu atpakaļ, pirms to sabojāju. Es to kārtīgi nolikšu atpakaļ šeit. Un pat Karlasa brilles joprojām te guļ. Wow! Tik daudz mūzikas instrumentu. Redzi, tās ir tādas kā būdiņas, kādas tu redzētu Āfrikā vai kaut kur tam līdzīgi. Šis varbūt ir instruments no Āfrikas kontinenta. Banjo. Es pat nedomāju, ka tas īsti ir banjo. Es domāju, ka tas ir... Jā, tu tā domā? Jā, es domāju, ka tas ir banjo. Skaists instruments. Es nezinu, bet tas izskatās ļoti amatnieciski darināts. Es nezinu.
Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka to izgatavoja tas pats cilvēks vai tā pati cilvēku grupa, kā to otru mūzikas instrumentu, ko mēs redzējām tur. Tas izskatās ļoti līdzīgs. Un tad violas futrāls, bet iekšā nav violas. Tomēr lociņš joprojām ir šeit. Jā. Es nezinu, kā to sauc, tāpēc, lai man piedod visi, kas spēlē violi, bet uz to ir skaisti skatīties. Labi. Iesim tālāk. Šeit istabas vidū mums ir marmora kamīns. Uz tā ir daudz attēlu. Wow! Paskaties uz šo attēlu, Denī. Tu var redzēt, ka Jurijs sēž šeit pie galda. Droši vien arī viņa māte vēl ir ar viņu. Un šis izskatās pēc mājas fonā. Vai es kļūdos? Nē, atvainojos. Tā nav māja fonā. Un šī iespējams bija viņa māte. Un nevis attēls ar konkrēto bērnu. Tā, manuprāt, ir Helga. Jā, tā ir meitene. Pilnīgi noteikti. Jā, tev ir taisnība. Protams, viņa meita arī dažreiz atbrauc ciemos, bet viņa dzīvoja otrā pasaules malā. Tāpēc viņam noteikti bija ļoti grūti, kad viņš zaudēja savu dēlu un pēc visa tā laika atkal palika viens. Atkal skaista, čuguna krāsns. Paskaties uz šo tēti. Viņš noteikti bija kaislīgs smēķētājs, kā redzi. Šajā krāsnī burtiski ir palikušas 100 cigarešu. Tas nozīmē, ka krāsns nav bijusi kurināta jau ilgu laiku. Bet Portugālē jau krāsns nemaz tik ļoti nav vajadzīga, vai ne? Jā. Šeit vienmēr ir labs laiks. Un tad mums šeit ir vēl viena atpūtas zona. Šeit jūs joprojām varat redzēt daudz lietu, kas palikušas no laika, kad Kārloso šeit dzīvoja. Konservu kārba ar sardīnēm, ko Kārlos pēdējo reizi apēda. Pāris glāzes un viss pārējais. Tā nav sardīna? Tas ir tuncis, atvainojiet. Vakar es nopirku konservu kārbu ar sardīnēm, vai ne? Ir dažādas kārbas. Šeit uz zemes ir stikls. Krēsls, uz kura viņš sēdēja, pat viņa zieda brilles joprojām ir šeit. Lai neaizmirstu. Portvīns. Portvīns. Tur vēl kaut kas ir iekšā. Wow. Un es domāju, ka tas, ko mēs redzam šeit, šī paplāte šķiet ir no pēdējās maltītes, ko Kārlos jebkad apēda. Pa pusē izdzerta ūdenspudele, bļoda. Un arī es pats esmu pie tā laimīgs, bet tu te ieliec plēvi, lai nesasmērētu trauku. Kad es mācījos, es arī tā darīju. Jo tev nepatika netīri trauki, vai ne? Jā. Es mazgāju traukus, jā. Jā. Un galva sāda un viss pārējais joprojām paliks šeit. Un tad vēl viens neliels atpūtas stūrītis šajā pusē. Dažas glāznas un viss pārējais tur augšā. Esmu pārliecināts, kam šī istaba tika izmantota, bet domāju, ka tā bija vairāk kā atpūtas telpa. Atkal es ieju šeit, un pirmais, ko redzat, ir liela televizoru kaudze, kas stāv šeit. Protams, Misters Kārlos bija operatoru mākslinieks, un viņam ļoti patika filmas, šovi un viss pārējais. Tāpēc es nezinu, kāpēc viņam vajadzēja tik daudz televizoru, bet viņš bija arī kolekcionārs. To var redzēt pēc grāmatām, mākslas darbiem, televizoriem, pēc visa, ko viņš kolekcionēja. Es domāju, ka Portugāļi ir vainīgi pie tā. Viņi neko nemet ārā. Man tas vienmēr ļoti interesē. Šis ir medus. Tas droši vien ir mājās gatavots medus. Jā. Un tas nekad nesabojājās. Nekad. Nē, bet tu to nemēģināsi. Es to nemēģināšu, bet es gribu to pasmaržot. Labi. To nav iespējams atvērt. Tas ir iestrēdzis jau 10 gadus, bet tu noteikti to vēl vari apēst. Droši vien. Bet mēs to nedarīsim. Jā, nē. Bet tā ir taisnība, ko tu teici, tas paliek... Tas paliek uz visiem laikiem. Medus glabājas mūžīgi. Jā, tīpaši mājās gatavots. Jā, tieši tā, bez cukura un tādām lietām. Šis ir laikraksts no 2009 gada, un, manuprāt, te ir rakstīts par Obamas inaugurāciju.
Obama, Ešu princis, nē, tas ir... Viņi cerēja, ka Obama bija. Uzvarēs, ka viņš pārveidos Amerikas Savienotās valsts, un viņš to arī izdarīja. Tā arī bija. Tas bija tā, tas ir tikai tituls. Tātad tas ir ap to laiku, kad vieta tika pamesta. Līdz 2009. gada 21. janvārim, kā redzam šeit. Wow! Tas ir ļoti vecs laikraksts. Pat Karlosa jaka joprojām ir šeit. Jūs varat redzēt ādas jakas. Jūs varat gūt priekšstatu par to, kāds bija viņa stils, kā viņš izskatījās. Droši vien ļoti māksliniecisks cilvēks, vienmēr ar cigareti mutē vai kaut ko tam līdzīgu. Operatorā. Tieši tā, operators ar brillēm un tam līdzīgi. Es jau varu iztēloties, kāds Karlos bija, kad viņš vēl bija dzīvs. Es domāju, arī ļoti interesanta personība. Jā. Paskaties šo glaznu, kā tā nokrita. Ak! Jā. Tas ir pilnīgi traki. Vienkārši nokrita tur augšā. Ak, Dievs. Atkal skaists glaznojums. Un tad mums ir šī iebūvētā skapīte, kas pilnībā piepildīta ar grāmatām. Un tās ir ļoti specifiska veida grāmatas, vai ne? Vai arī es kļūdos par to? Nē. Problēmas, temps. Es domāju, ka tās ir vecākas un kolekcionējamas grāmatas. Jā, kaut kas tāds. Bet tās ir... Tās ir stāsti. Stāsti un grāmatas. Stāsti. Jo es varu redzēt Portugāles prezidentu, toreizējo prezidentu un tā tālāk. Tāda pārsvarā portugāļu grāmatas. Jā. Jā. Starp citu, tā bija durvis. Tās pārvērtās par grāmatu plauktu. Jā, es redzu eņģis šeit. Man patīk skatīties uz šīm mazajām detaļām. Tas ir skaisti. Te vienkārši ir sēdvietas. Tāda vieta, kur tiktu glabātas visas viņa jakas un mēteļi. Un, protams, nedrīkst aizmirst šajā istabā šedevru, kurā Kārlos mēdza spēlēt līdz vakaram. Brīnišķīgs klavieris. Paskatīsimies, kāda zīmola tās ir. Gebāči. Perzina. Vai tas ir? Šis, manuprāt, ir austriešu vai vācu klavieris. Man nav nejausmas. Joprojām spēlē. Wow. Burvīgi. Tur augšā ir augi. Un, manuprāt, tie ir īsti augi. Nē. Nē, tie ir plastmasas. Tie tik ilgi neizturēti. Tieši tā. Paskaties uz šo putekļu sūcēju, kas stāv šeit stūrī. Man jābūt uzmanīgam. Tas šeit ir pilnīgi iestrēdzis, bet tas ir Nilfisk tipa GA70. Atvainojiet, ir ļoti grūti to pavērst pret kameru, bet tas ir ļoti retro stila putekļu sūcējs. Wow. Un tad šeit ir pielikta glazna. Ahtiers. Tā ir skaista. Dāma dārzā lasa vīnogas. Wow. Tik daudz detaļu visā šajā mājā. Vēl pēdējā lieta šajā istabā. Apskatiet šos zīmējumus. Šīs tradicionālās portugāļu mājas. Ir pat baznīca. Pirmkārt, šis nav tradicionālais portugāļu stils. Nē, atvainojiet. Šeit ir rakstīts Parīze. Jā. Tie neizskatās portugāliski. Man vajadzēja to zināt. Man vajadzēja to zināt. Es to zinu baznīcas dēļ. Mēs tā nedaram baznīcā. Jā, tā ir taisnība. Es ienīstu. Vēl viena noliktavas zona šajā pusē. Protams, jūs varat redzēt vēl vienu televizoru. Bet šeit nav daudz ko redzēt. Un šeit, gaitenes galā, jūs to gandrīz nevarat saskatīt, bet šī agrāk bija viņa vannas istaba. Man patīk, ka tu saki knapi. Kabīna joprojām šeit karājas. Zemāk ir podiņa vanna. Šeit vienmēr ir arī ļoti skumja puse. Viņa drēbes joprojām tur karājās. Pēdējās drēbes, ko kundze Karlosa, kungs Karlos, toreiz uzkāra. Ak, Dievs. Nav ūdens. Šeit ir daudz skuvekļu, ļoti interesanti ecīt. Pat pie šujmašīnas un visa cita šajā telpā. Ak, Dievs. Man patīk, ka viņš pārvērta visu savu vannas istabu. Par kaut ko citu. Par jebko, kas viņam bija nepieciešams. Jā, tikai šūšanas stacija. Šeit es pakāršu savas drēbes. Man tas ļoti patīk. Kāds vīrs, kāda leģenda. Labi. Un tagad ir pienācis laiks jūs visus aizvest uz otro stāvu un parādīt viņa guļamistabas, viņa privātās mājas daļas.
Un te mēs atkal kāpjam pa kāpnēm augšā. Paskatieties uz šo. Pat gaitenī vai kāpņu telpā uz augšējo stāvu ir dažas izstādes lietas. Šis ir porcelāns, es pamanu. Kāds bija šis materiāla veids? Ģipsis. Ģipsis. Tieši tā. Es nezinu. Tas ir skaisti. Šķiet, ka tam vajadzētu atrasties griestos vai sienā. Jā, kaut kas tāds. Šeit ir arī pāris mākslas darbi. Šis arī ir skaists glaznojums. Vai šeit ir rakstīts 1952? Es tur redzu 1952 gadu. Jā. Es redzu 552. Skaisti. Un šeit mēs varam arī ieraudzīt to panorāmu virs mums, ļaujot dabiskajai gaismai ienākt mājā. Pilnīgi apbrīnojami. Vai var iet no priekšu? Labi. Es redzu viņa bērnu šeit. Jā, es domāju, ka tas ir tu. Jā, tur ir mazā izdara. Jori vēl bija ļoti jauns, kad viņš nomira. Tāpēc visticamāk tas joprojām ir uzstādīts mājā. Es nezinu, kāpēc Karlos to atstāja šeit, bet jā, varbūt kā atgādinājumu par savu dēlu. Šeit var redzēt grāmatu plauktu. Neskaitāms grāmatas atstātas izliktas. Man ļoti patīk šī dzelzs automašīna, kas mums šeit ir. Mums šeit lejā ir vēl viena. Parādu? Jau man to apskatīt nedaudz labāk. Tas ir Citroen. Mēs to saucam par kazu. Citroen kaza. Mīlestība. Mīlu to. Un, visticamāk, viņas sievas fotogrāfija. Viņa ir skaista. Wow! Vai varbūt, kad viņa meita bija nedaudz vecāka? Tā arī ir iespēja. Arī iespējams. Helga. Oho, vispirms šī istaba. Jā, tā īsti nevarās vaļā. Jā, te nu mēs esam. Nāc iekšā. Paldies. Nu, man jāsaka, šī izskatās pēc pieaugušā guļamistabas. Tātad šī varētu būt mājas galvenā guļamistaba ar skaistu skatu. Paskaties uz to skatu pāri kalniem. Tas fons. Ļoti vienkārša gulta, es teiktu. Nekas īpašs tajā nav. Šeit ir atpūtas zona. Un tad televizors. Atkal televizors. Šajā mājā ir tik daudz televizoru. Tas ir antīks mēbeļu gabals no Portugāles, vai ne? Jā, lai gan es neteiktu, ka tas ir antīks. Jā, retro. Pat ne tas vienkārši ir. Tas ir vecs gabals. Neglīts, vecs mēbeļu gabals. Es skatījos uz to, un es to esmu redzējis daudz reižu iepriekš Portugālē, bet tas ir neglīts. Jā. Jā, tie, manuprāt, ir no 2000. gadu sākuma. 2000. Tātad tas ir pāris desmitgažu vecs. Jā, Portugāle centās modernizēt lietas, bet šobrīd tas neizskatās labi. Jā, viņi ar to netika galā pārāk labi, atvainojos. Atvainojos. Nekāda problēma. Labi, un tad mums ir vēl pāris mēbeļu gabali, kas vienkārši sakrauti viens uz otru. Šī māja. Un tad arī Karlosa kurpes atstātas šeit priekšā. Tas bija domāts, lai vakarā, ejot gulēt, jūs varētu kārtīgi nolikt savas drēbes. Tas ir skaisti. Un atkal šī mazā lampiņa, kas karājās šeit gaitenī, nu paskaties. Tā ir otrādi. Jā, tā ir neglīta, tā ir pilnīgi neglīta. Putns! Wow! Tā ir mazs gabaliņš. Ja vējš pūš, tad tas aizpūš to līdzi, un tad tas kustētos. Un šī, manuprāt, bija zēna guļamistaba, jo mēs varam redzēt daudz sporta uzlīmju, kas šeit palikušas. Protams, Tomb Raider no tiem laikiem. Daudz žurnālu, ko bērns Jurijs, mēs droši varam pieņemt, ka šī bija Jurija istaba, lasīja. Mīklas un visu pārējo. Oho! Man ļoti patīk lādi, kas mums ir šajā istabā. Labi, Dani, kas ir lādes iekšpusē? 3, 2, 1. Segas. Drēbes. Tu gandrīz uzminēji. Rokām adītas drēbes izskatās. Nē, tās ir no Parīzes. Noteikti skaistas. Kumodes daļa pilnībā nokrīt uz zemes. Visas kumodes daļas tā izbirst. Tas ir skaisti redzēt. Oho, labi, celsimies augšā vēlreiz. Pats slēģi un pats loks ir nokrāsoti tajā dzeltenajā krāsā. Tā ir tāda pati kā tam mazajam vārtiņam, ko mēs tikko redzējām. Oho! Un tad mazs gultiņa šeit istabas stūrī.
joprojām saklāta. Spilvēni joprojām ir galā. Ko tas nozīmē? Droši riski. Droši riski. Droši riski. Labi. Man nav ne jausmas. Arī man ne. Un tad šeit ir arī viņa drēbju skapis. Drēbju skapis. Izskatās. Kamerā tas izskatās pēc pilnīga hausa. Jā, pilnīgi noteikti. Šajā mājā viss izskatās kā haoss. Durvju aila šeit. Paskatīsimies, vai tas atverās. Kāpēc tev ir dažas caurumi? Es nezinu, vai tu domā, ka tā ir kaut kāda mācību istaba. Es domāju, ka zinu, kas tas ir. Es neesmu pārliecināts, bet man šķiet, ka tas bija kā nevis soda istaba, bet tur bija. Kad bērni bija nepaklausīgi, viņus uz kādu laiku šeit ielika. Jo šie caurumi ir dīvaini. Vai tu to redzi? Jā, un paskaties uz šo. Tātad viņi droši vien izurbās šos caurumus, un tad durvīs izveidojās plaisas, tāpēc viņi pielika šīs dēļus, lai kaut kā pasargātu durvis. Es neesmu pārliecināts, es vienkārši prātoju. Jā, Arī? Es nezinu. Bet tas, ko tu saki, varētu būt pareizi. Noteikti varētu būt pareizi. Un šeit gaitenī mēs varam redzēt arī brīnišķīgu pasaules karti pie sienas. Un ja mēs noņemam šo spoguli, mēs noteikti varam redzēt, ka šos cilvēkus ļoti ietekmēja Amerikas Savienotās valsts. Jo mēs tādas kartas neveidojam. Parasti Eiropa ir pasaules kartas centrā, bet šeit Amerikas Savienotās valstis ir pasaules kartas centrā. Un vienīgā valsts, kas tā dara, ir Amerikas Savienotās valstis. Bet man jāsaka, ka tas ir tiešām dīvaini, jo karte ir uzrakstīta portugāļu valodā. Mēs šādas kartas neveidojam. Un tā ir arī ļoti sena pasaules karta, jo šeit var redzēt, ka Baltkrievija un Ukraina vēl bija daļa no Krievijas. Sudāna vēl bija viena valsts. Baltijas valstis vēl ir kopā, Čehoslovākija vēl bija kopā. Tātad diezgan interesanta pasaules karte un arī ļoti sena pasaules karte. Wow! Un tad mazliet tālāk man ļoti patīk šī augšējā zona šeit. Jā, ar šo skatu pāri gaitenim. Toreiz tur karātos augi. Brīnišķīgi. Ak! Ļoti tradicionāla portugāļu vannas istaba. Nekādā gadījumā ne. Un tad es nodomāju, pārbaudīsim elektrību. Joprojām darbojas. Ak, mans dievs. Vai šī ir pirmā reize, kad Portugālē redzam, ka elektrība vēl darbojas? Nē, es jau esmu atvedis mājas ar elektrību. Jā, to, kur mēs atradām kopā. Es pievienošu saiti šeit augšā, mazā mājiņa, kur es un Danijs atradām kopā, un tā bija māja ar elektrību. Bet tas ir traki. Parasti tu tādu neatrodi. Jā, jo Portugālē, ja tu nemaksā ne centa, viņi tevi atslēdz burtiski jau nākamajā mēnesī. Tā kā es nezinu. Paskaties uz šo milzīgo ķemmi. Tā ir ļoti dīvaina. Tur aizmugurē ir tualete un tad arī šī tradicionālā izlietne. Jā. Man tas ļoti patīk. Ļoti mazs skapīķis šeit. Paskaties uz to. Tualets papīrs un visi tualets tīrīšanas līdzekļi. Man tas ļoti patīk. Ļoti neuzkrītoši. Jā. Un tad labi, šim arī vajadzētu darboties. Labi. Jā, arī tas darbojās. Jā. Garderobas telpa. Visi apģērbi tika glabāti tur. Tas ir ļoti mazs un šaurs. Bet, hei, viņiem ir iebūvējamais skapis. Drēbju skapis. Drēbju skapis. Iebūvējamais drēbju skapis. Visas drēbes joprojām ir šeit. Es pat redzu, ka šeit ir atstātas dažas sieviešu drēbes. Oho. Ar birku. Tieši tā, ar birku uz tā. Nē. Tas ir domāts kodes. Jā. Skaties, kā tas lietas. Tas ir ļoti vecs skapis. Oho! Jā, šīs visas ir dāmu drēbes. Un tad mājas galā šeit ir vēl viena guļamistaba. Pēdējā. Un šī droši vien bija Helgas guļamistaba toreiz, tajā laikā. No meitenes, kas šeit dzīvoja, bet vēlāk pārcēlās atpakaļ uz Amerikas Savienotajām valstīm. Wow! Viss joprojām ir šeit. Atkal neglīts mēbeļu gabals blakus gultai. Paskaties uz to. Pat viņas badmintona rekordi.
Bērnu grāmatas, viņas zīmuļi un visas viņas grāmatas šeit stūrī ir atstāts. Paskaties uz šo koferu, Danī. Vai tas nav vienkārši brīnišķīgi? Visas tās uzlīmes tur virsū. Wow, redzēju dažas lietas. Jā, šeit redzēju dažas lietas. Tas ir pārsteidzoši. Labi. Ak. To tika izveidots halsbanda. Halsbanda. Tas ir holandiešu vārds, kas nozīmē krāsa. Halsbanda. Man nav nejausmas. Tas varētu būt arī kāda uzvārds. Cik brīnišķīga vieta. Jau tagad var redzēt, ka tā jau brūk kopā ļoti skumji. Ļoti nolaists. Wow! Un jūs varat arī redzēt, ka Misters Karlos ir bijis arī šajā istabā. Tā lieta. Jā, tas ir mērīšanas instruments. Jā, lai pieliktu pie sienas un redzētu augstumu. Vai tu redzi kādas atzīmes? Šeit nekā nav. Nē, par laimi nē. Mēs pilnībā izstaigājām šo māju, mēs jums parādījām visu, kas šeit ir, un iepazīstinājām ar īsta mākslinieka Karlosa kunga māju. Man ļoti žēl, ka tava dzīve bija tik īsa, Kārli, bet skatoties uz tavu māju un uz to, ko tu dzīvē paveici, es varu teikt, ka tava dzīve noteikti bija piepildīta. Un es vēlos tev no sirds pateikties par tavu dzīvi, par bērniem, kurus tu uzaudzināji, un par visu pārējo. To visu pasakot, lūdzu, es vēlos jums no sirds pateikties, ka noskatījāties šīs nedēļas video. Ja jums tas patika, lūdzu nospiediet patīk pogu, abonējiet kanālu, ja esat jauns skatītājs, un uzrakstiet man jauku komentāru. Aprakstā ir arī saite uz Patreon. Ja vēlaties redzēt vairāk šādu sēriju, lūdzu apsveriet iespēju atbalstīt, jo ceļošana pa pasauli ir ļoti dārga. Un ar to visu pateikto, paldies tev vēlreiz, Denī. Un nav par ko. Tiekamies nākamnedēļ vēl vienā lieliskā sērijā. Atā, es jūs ļoti mīlu.